1941. gads Latvijas iedzīvotājiem izvērtās par vienu no pašiem drūmākajiem 20. gadsimta vēsturē, kad vērsās ne tikai pret Latvijas pilsoņiem, bet turpināja uzņemt apgrieziens, kādēļ ļoti smagi cieta Latvijas ebreju kopiena. Pieminot baisos notikumus, šovasar Liepājā tiek rīkots vispasaules Liepājas ebreju salidojums. Tajā piedalīsies gan Liepājas ebreji, gan viņu pēcnācēji no vairākām pasaules valstīm, tostarp ASV, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas un citām. Varētu sabraukt vairāk nekā 60 ebreji. Salidojums tiek rīkots ar mērķi uzturēt saikni ar dzimto vietu Liepāju, kā arī saglabāt kultūru vēsturisko mantojumu. Salidojuma dalībnieki līdztekus piemiņas pasākumiem iepazīsies ar procesiem un izmaiņām, kas notikušas pašā pilsētā. Tas ir veltīts Liepājas ebreju draudzes 215. dibināšanas un 25. atjaunošanas gadadienām, kā arī mūsu atklātā sabiedriskā fonda Liepājas ebreju mantojums 10. gadadienai. Tas salidojums, tas sajiets notiks 3 dienas, pirmdiena, otrdiena, trešdiena, 7., 8., 9. jūlijā un būs dažādi pasākumi. Salidojuma laikā 9. jūlijā 12. Šķēdes memoriālā notiks alejas atklāšana ar nosaukumu Taisnīgo starp tautām. Aleja ir izveidota par godu tiem varonīgajiem cilvēkiem, kuri riskēja paši ar savām un ģimenes dzīvībām, paslēpjot savās mājās un tādējādi izglābjot daudzus ebrejus. Latvijā tādu cilvēku ir 135, tostarp 26 liepājnieki. Starp glābējiem ir latvieši un viens krievu tautības vīrietis. Roberts un Johana Seduli, riskējot ar 2 meitu dzīvībām, paslēpa un 19 mēnešus pasargāja no holokausta 11 ebrejus. Tā ir mūsu cieņas un mūžīgās piemiņas izpausme tiem, kuri nekā nebaidījās. Kā piemērs Roberts Sedula ģimene, viņš ar savu sievu Johanu, viņam 2 mazi bērni, dzīvoklī un pagrabā slēpjās. Viņš slēp 11 ebrejus, 19 mēnešus, katru dienu. Atrasties šausmās, būt nogalinātam kopā ar viņiem, ar savām mazām meitiņām. Šo un pārējo personu vārdi tiks iemūžināti arī goda mūrī, kas atrodas memoriālā alejā Jeruzalemē. Tāpat kā Šķēdes memoriālu, arī jaunizveidoto aleju izstrādāja mākslinieks Raimons Gabaliņš. Un mēs, protams, saudzējam to atmiņu un uzturam sakars ar tiem bērniem, to taisnīgo starp tautām bērniem vai mazbērniem. Un arī šo ziņu nododam saviem bērniem un saviem mazbērniem, lai tā atmiņa nekad neizust, lai tā šausmas nekad nepazust, lai ne ar vienu citu tautu nekad tas nenotiktu. Kā stāsta Ilana Ivanova, visus ebrejus gaidīja cīniska nāve, bet bija cilvēki, kuri drosmīgi riskēja un deva cerību izdzīvot. Alejā šie vārdi kalpos kā atgādinājums un aicinājums nepievērt acis uz šiem traģiskajiem notikumiem, pārzināt savu vēsturi un cienīt bojā gājušo cilvēku piemiņu un savu valsti. Daiga Demetre Krumkalna, TV Kurzeme.